un mēs paturpināsim runāt ar atklāsmes grāmatu. Mēs šodien jau esam nonākuši 3. nodaļā. Ja? Tad mēs atvērsim atklāsmes grāmatu 3. nodaļu. Un šeit mēs atrodam uzrunu vēl vienai draudzei, un tā ir Sardas draudze. Un to varam izlasīt no 1. līdz 5. pantam. Ja? Tātad Sardas draudzei. Un es nolasīšu no sākuma, un tad mēs runāsim par to, kas tā ir pa vēsti. Un ļoti svarīgi ieraudzīt to, ka katrai pilsētai Jēzus dod savu uzrunu, ja? Un interesanti ir tas, kas notiek tajā pilsētā, tas tieši tā kā paralēli notiek draudzē. Ja? Tad tā pilsēta tā kā identitāte ar draudzi, ja? Tad nav atdalīts. Un tāpēc arī šodien, kad mēs lasīsim šo vēsti, kas tad tur notiek, un mēs skatīsimies, kas tā ar to pilsētu ir noticis, ja? Tad būtībā tas pats arī notiek ar draudzi. Tā, no 1. pantiņas lasīšu. Un Sarda draudzes eņģelim raksti. Tā saka tas, kam 7 dieva gari un kam 7 zvaigznes. Es zinu tavus darbus. Tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris. Uzmosties un stiprini tos, kas taisās mirt, jo es neatradu tavus darbus pilnīgus mana Dieva priekšā. Atceries, tāpēc, ko tu esi dabūjis un dzirdējis. Turi to un atgriezies. Ja tu nebūsi nomodā, es nākšu kā zaglis, un tu nezināsi, kurā stundā es nākšu pie tevis. Tev ir maz Sardos tādu, kas nav aptraipījuši drēbes. Viņi staigās ar mani baltās drēbēs, jo viņi ir tā cienīgi. Kas uzvar, tas būs ģērbts baltās drēbēs, un es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Viņa vārdu es apliecināšu mana tēva un viņa eņģeļu priekšā, kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzē. Tātad ļoti interesanti uzruna Sardas draudzē. Un interesanti, ka šeit atkal bišķi pamainīta kārtība, kā Jēzus uzrunā. Un mēs paskatīsimies, kāpēc un kas. Pirmais, es gribu parādīt Sarda. Ja, tātad Sarda. Tas ir tā kā makets uztaisīts, ja, bet tā ir, redzēt, pilsēta, un tur ir mūris, iet uz kalna augšā, ja, un tur kalna augšā ir tā galvenā viņa, tā, kur sēž visi. Ja. Tātad bišķi vēsturi par šo pilsētu, lai mēs vispār saprastu labāk šo vēsti. Jo, ja mēs zinām vēsturisku kontekstu, tad arī labāk sapratīsim, ko tad Jēzus it kā īpaši uzrunā draudzi kādās jomās. Ja? Un tātad Sarda bija ļoti liela pilsēta. Tā bija liela pilsēta. Un 550. gadā pirms mūsu ēras, Sarda bija galvas pilsēta ļoti lielai, milzīgai valstī, kas saucās Lidija. Sieviešu vārdā. Lidija. Bija tāda valsts, jā. Tāpēc Bībelē arī viņas ir minēts tā valsts. Un Ecēķeļa grāmatā, pravieša Ecēķeļa grāmatā, 30. nodaļā, 5. pantu, ja interesanti variet izlasīt, jā. Tur iet runa tieši par šo valstu Lidiju. Un Sarda bija galvaspilsēta. Un, protams, mēs zinām, ja ir galvaspilsēta, tad tā ir jau tāda, lielāka, izcilāka, bagātāka pilsēta nekā parasts kaut kāds mazas pilsētiņas, jā. Un interesanti ir tas, kad persiešu ķēniņš Kīrs, mēs par viņu vēl runāsim tālāk, kad skatīsimies kontekstā ar atklāsmes grāmatu, arī Daniela grāmatu. Ja? Un tad mēs redzēsim arī par ķēniņu Kīru arī stāstu. Ja? Un tas vēsturiski arī pierādīts ir, ka tāds ķēniņš bija un persieši, ja? Un viņš arī tur iekarojas. Un, labi, to vēlāk mēs detalizēti skatīsimies. Un tātad šis te persiešu ķēniņš Kīrs, viņš vairāk kārtīgi mēģināja iekarot šo pilsētu. Kāpēc? Tāpēc, ka šī pilsēta bija ļoti bagāta.
Un, protams, ziniet, ja, kāpēc iekaro, lai bagātību nozakt un dabūtu. Ja? Un viņš centās iekarot, un viņam nekad nesanāca to izdarīt. Viņš nesanāca, kaut gan persiešu armija bija diezgan spēcīga un stipra. Bija, ja? Kāpēc nesanāca? Kāpēc? Tāpēc, kad, starp citu, es nezinu, vēsturiski es atradu tādu informāciju, ka šajā pilsētā, tā bija pilsēta, kas pirmā sāka kalt zelta un sudraba monētas. Pirms tam bija gabali vienkārši, ja, kaut kādos gabalos, ja, bet te viņi sāka kalt jau monētas. Un uz monētām varēja redzēt, ja, kaut kāds nomināls ir, un tad daudz vieglāk bija rēķināties. Ja. Tātad, kāpēc viņš nevarēja iekarot? Viņš vairāk kārtīgi mēģināja iekarot. Iemesls bija viens, tāpēc, ka šī pilsēta atradās strateģiskā vietā. Viņa atradās 457 metru virs jūras līmeņa kalna augšā. Un bija ļoti stipri nocietināta, un jūs ziniet, ja kalna galā, tad daudz grūtāk ieņemt. Esat Gaiziņā bijuši? Ja? Cik Gaiziņš ir? Apmēram 320 metri kaut kur, ja? Un lai uzkāp tur, ja? Un iedomājieties, ja Gaiziņa kalnā stāvētu pilsētu, un tev vajadzētu iekarot, ja? Tu varbūt nav jāšauj, tur akmeņus met tev, un tie akmeņi tev ir. Tur, ja. Te vēl 150 metrus, teiksim, augstāk ir, ja, pilsēta. Un nocietināta ar riktiem akmens mūriem. Ja. Un tāpēc patiešām nebija iespējams iekarot. Vienalga, cik viņi mēģināja. Ja. Un ilgus gadus šī pilsēta viņa turējās. Tagad ir tās pilsētas vienkārši tāda, kā es nezinu, kā mūri, nezinu, kā pateikt, kas ir palicis vēsturiski, ja? Kaut kas, ka reāli tā pilsēta tur ir bijusi. Ja? Tātad, bet pienāca viens brīdis, šī pilsēta tomēr krita. Viņa tomēr krita. Un interesanti, kāpēc? Kā tad varēja uzvarēt tik augstā vietā nocietinātu, apbruņotu pilsētu? Un ziniet, kādā veidā viņa krita? Ļoti elementāri. Es neteikšu, ka elementāri, bet tā ir pamācība arī mums. Viņi nebija nomodā, un viņi nogulēja ienaidnieku uzbrukumu. Ziniet, viņi bija pašpārliecināti par savu neuzvarāmību. Viņi bija pārliecināti, ka mūri viņus pasargās, un sargi uz mūriem nebija nomodā. Un ienaidnieks to atpazina, to uzzināja, ja? Un tieši tajā brīdī, kad viņi tur brīvi, varbūt, kad iedzēra vēl, visādi, ja? Ziniet, kā ir, ja? Un ienaidnieks pakluso, ne ar troksni, ja? Viņi uzkāpa augšā uz mūriem, atvēra vārtus un iekaroja šo pilsētu. Tikai tāpēc, ka sargi nebija nomodā. Un tātad domāju, ka vienmēr ir drošībā. Ja? Un 548. gadā Kīrs iekaroja Sardu. Ja? Tātad viņš iekaroja Sardu. Un atkal es vēsturiski atradu, ja? Ka viņš no turienes izveda, es nezinu, vai tas ir mūsdienu ekvivalentā vai kā, ja? Viņš izveda zeltu $600 miljonu vērtībā. Ja? Tātad iedomājieties, ja? Un kāda tā bagātība, ja? Un tikai no tās pilsētas izveda. Ja? Tātad, redziet, Jēzus arī mums brīdina. Jēzus arī brīdina. Labi, par to tālāk. Sāksim no gala. Tātad Jēzus uzrunā šo draudzi un viņš atklāja sevi. Ja? Un kādā veidā viņš atklāja? Ļoti interesantā veidā viņš arī atklāja. Un Sardas draudzes eņģelim raksti, tā saka tas, kam 7 dieva gari un kam 7 zvaigznes. Ļoti interesanti, pareizi. 7 dievu gari un 7 zvaigznes. Ja par 7 zvaigznēm mēs jau varētu saprast, tāpēc, kad pašā iesākumā mēs redzējām, ka Jānis redzēja, kas ar viņu runā Jēzu, ja? Un viņš teica, ka viņam rokās bija kas 7 zvaigznes. Un tālāk viņš pats Jēzus paskaidroja, ja, ka tie ir draudžu gani. Tātad, 7 zvaigznes tie ir draudžu gani. Tas nozīmē, ka viss ir viņa rokās. Ka viņš ir kungs par draudzi. Viņš ir kungs par ganiem, viņš ir kungs par draudzes locekļiem. Ja. Kad
viņā ir viss. Ja tu saki, viņš ir kungs, tad, ja man vajag aizsardzību, tad es nāku pie kunga. Ja man vajag palīdzību, es nāku pie kunga. Pareizi? Un tas nozīmē. Bet ko nozīmē, ka viņš saka 7 dieva gari? Vai tad ir 7 gari? 7 svētie gari vai tad ir? Nē, man liekas, ka ir tikai viens gars. Pareizi? Kāpēc 7 dieva gari? Ja? Un arī tam ir skaidrojums. Tam ir skaidrs. Pirmkārt, cipars 7, jūs jau ziniet, tas nozīmē pilnību. Tā ir pilnība. Tas nozīmē, kad Kristū, ja viņam ir 7 gari, Dievu gari, Kristū ir pilnība, Kristū ir viss, kas ir vajadzīgs. Arī Sārdas draudzē, Kroņauts draudzē, Jelgavas draudzē, viss ir Jēzu Kristu. Amen. Pilnība tā ir. Tā ir pilnība. Bet kāpēc 7 gari? Un 7 gari tas nenozīmē, ka 7 fiziski gari, bet gara izpausmes, 7 gara izpausmes. Un es arī tādu bildīti izveidoju latviešu valodā. Kas ir, kāpēc negribu pārslēgties? 7 dieva gari. Ja? Un pa pamatu var paņemt Jesajas 11. nodaļu, 2. pāns. Jesajas 11. nodaļu, 2. pāns. Un es nolasīšu. Ja? Un par to klāsies un to sargās, tas iet runa pravietojums par Jēzu Kristu, ka par viņu būs. Ja? Un par to klāsies un to sargās tā kunga gars, tātad viens gars. Nāk svētais gars par Jēzu. Un tālāk viņš sadalīts, kā izpaužās, kā īpašības. Gudrības, ja? Gudrības un saprāta gars. Redziet, viņi visi savienoti tā ir, ja? Gudrība un saprāts iet roku rokā kopā. Tu nevari to atdalīt. Ja, ja tev ir gudrība un nav saprāts, tad tu nezinās, ko to gudrību darīt. Un ja tev ir saprāts, bet nav gudrība, kā rīkoties tajā situācijā, atkal nekas neizdosies. Ja? Tātad, redziet, par to klāsa gudrības un saprāta gars. Tālāk, padoma un spēka gars. Ja? Arī padoma un spēka gars. Amen. Un pēdējo, ko viņš minēja, atziņas un tā kunga bības gars. Ja? Tātad atziņa un bība. Un tas arī ir kopā. Ja mums ir bība pret to kungu, mums būs arī atziņa, kas viņš ir. Un, protams, pašā sākumā viņš teica tā kunga gars. Un tas ir tas centrālais. Redziet, no kurienes nāk. Un kas bija? Ielēja iekšā eļu tikai te. Un šis ir centrālais, kas tālāk to eļu sadalīja pa kanāliem. Tā eļa tālāk plūda tālāk. Tad galvenais ir tā kunga gars, svētais gars. Un tālāk viņš izpaužās. Ja? Un tāpēc arī Jēzus šeit teica, kad klāsies šie 7 dieva gari. Tāpēc, ka Jēzu ir atziņa, Jēzu ir spēks, Jēzu ir gudrība, Jēzu ir saprāts, Jēzu ir padoms, Jēzu ir bība. Visas šīs lietas Jēzu mēs atrodam. Amen. Un tātad Jēzus, viņš atklājās diezgan spēcīgā veidā Sardas draudzē. Un kāpēc tieši Sardas draudzē viņš tādā veidā atklājās? Ja? Un ļoti interesanti, ka Jēzus saka Sardas draudzē uzreiz pēc tā, ko viņš tur teica, ja? Uzmosties. Un es lasu, un pagaies vēlreiz pārlasu. Jēzus, tu taču vienmēr ko dari? Kā uzsāk Jēzus uzrunu draudzē vienmēr? Ar uzslavu. Pareizi, vienmēr ar uzslavu. Tu esi malēts, tu esi tāds, jā, es zinu, ka tur ir Sātana tronis, bet tu turies, tu pārbaudi apustuļus, kas saucas par apustuļiem, bet ir viltus apustuļi un tā tālāk, jā. Tevi pēdējie darbi lielāki nekā pirmie. Kur te ir uzslava? Un palasam atkal, atgriežamies atkal. Es neredzu uzslavu. Ļoti interesanti. Tā ir viena no draudzēm, kur Jēzus izmaina kārtību. Jā, ir vēl 2 draudzes, kur viņš problēmu nesaka. Nav problēmas tam draudzēm. Mēs vienu skatījāmies, vēl vienu mēs skatīsimies Filadelfijas draudze. Ja? Bet šeit nav uzslavas. Ļoti interesanti. Tad nekā laba nav tur. Kas te notic? Ja? Tātad, un šeit uzslavas vietā viņš saka, uzmosties! Uzmosties! Ja? Ja mums liekas, ka esam drošībā, mīļie,
Ja mums liekas, ka esam drošībā, ja? Mums tik un tā jābūt nomodā. Jābūt nomodā. 1. korintiešiem Pāvils saka, kas tā bija pa nodaļu. Ja tev šķietam, ka tu stāv, tad pielūko, ka tu nekrīti. Un tur tā lieta, ka Sardas pilsēta, kāpēc gāja bojā? Tāpēc, ka viņi kļuva pašpārliecināti par sevi. Viņi domāja, ka šī ģeogrāfiskā pozīcija, akmens mūri, viņus nosargās, un viņi palaida garām kaut ko svarīgi. Viņi vairs nebija nomodā. Un tāpēc arī ienaidnieks varēja viņus iekarot. Un kontekstā ar to Jēzus uzrunā arī draudzi. Viņš saka, arī draudze, neguli draudze. Ja tev šodien liekas, ka tu esi stipra, viss kārtībā, viss kalpošanas notiek, viss kā vajag, cilvēki pilna draudze, finanšu ziedojumi papilnam ir un ēkas ir un viss kārtībā, ja? Pielūko, ka tu nekrīti. Jo tas ir tieši tas bīstamākais moments, ka mēs varam tā kā iemikt pašpārliecinātībā, drošībā un palaist garām un nepamanīt, kā ienāk pasaule, kā ienāk ienaidnieks draudzē. Un tāpēc šeit arī Jēzus tieši to kontekstā ar draudzi, tāpēc bija svarīgi zināt, kas tad to Sardas draudzi notika. Ja? Viņi nebija nomodā. Un, protams, runājot par Sardu, Jēzus konkrēti uzrunā draudzi. Un tas nozīmē, tas, kas notika tur, tas arī, Jēzus teica, tas arī notiek draudzē. Ja? Vai tas, kas notiek draudzē, tas notiek arī tar pilsētā. Ja? Un šeit Jēzus, viņš uzreiz arī 1. pantā, ja, tātad viņš nerunā par uzslavu, viņš uzreiz iet pie problēmas. Viņš uzreiz ķerās problēmai klāt. Es zinu tavus darbus, tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris. Un, ziniet, tie ir ļoti smagi vārdi. Ļoti smagi vārdi. Es zinu tavus darbus, tev ir vārds, ka tu dzīvo. Ja, tas nozīmē, draudze ar vārdu, tas ir, es nezinu, pateiksim tur kaut kādu Amerikas draudzi nosaukumu, ja, pazīstam visā pasaulē, ja, jā, mēs zinām, ja, tur ir baigais vārds viņai, un misija ir, un viss pārē, kaut te pasaka, ja, teiksim, es nezinu, kādu. Labi, negribu es tos minēt, jo pārpratīs, domā, ka es negatīvā veidā, bet pozitīvā veidā par tiem cilvēkiem. Ja? Un, redziet, es gribu tādu slaidu viņu parādīt. Es vienkārši atradu internetā, un man tā uzrunāja ļoti. Ja? It kā viens tas pats cilvēks, ja? Un te ir glauns, ļoti dārgs, noteikti uzvalks un lakots kurpīts, ja? Bet otrā kājā saplīsušas džinsas biks un cauras zeķes un kurpa caura ir, ja? Un saproti, un citreiz ir tādas draudzes, ja? Liekas tā, uzpūsts kaut kas tāds ir, ja? Fiziski, ārēji, kas ir garīgi. Un kā ir garīgi. Un tāpēc šeit viņš saka, tev ir vārds, ka tu dzīvo, tur it kā kaut kas ir, ja? Bet patiesībā tu esi miris. Un Sardas draudze, labi, sāksim ar nedraudzi, ar pilsētu. Sardas pilsēta bija ļoti varena pilsēta. Viņa bija galvaspilsēta tajā valstī Lidija. Ja? Un arī tad, kad ķēniņš Kīrs viņu iekaroja, viņa vēl kādu laiku, viņa bija diezgan tāda, varena. Bet Romas impērijas laikā viņa zaudēja savu varenību. Un arī Sardas draudze reiz bija milzīga, liela, varena draudze. Ja? Bet zaudēja Dieva klātbūtni un vienkārši mira. Vienkārši nomira šī draudze. Un ļoti labs piemērs vecajā derībā mēs atrodam ar vienu Bībeles varoni, ja? Un ziniet, šim varonim vārds ir Simpsons. Uzreiz sapratāt, par ko es runāšu. Ja? Simpsons, visstiprākais cilvēks. Nav bijis pirms tam un pēc tam nebūs, tā Bībele mums māca. Ja? Simpsons, stiprs. Un viņam bija uzdevums. Viņam bija no Dieva uzdevums. Viņam spēks netika dots tāpat vien, ka viņš bija baigi labais cilvēks, tur, jā, kačuks tāds riktīgs, jā. Ne. Dievs viņam deva spēku vai svaidījumu šim spēkam, jā, priekš zinām konkrētu nolūku mērķi. Viņš sāk spēlēties ar to. Viņš bija neuzmanīgs.
Viņš iemīlēja prostitūti, ja, un no citas tautas, ja, un beigās sāka dzīvot ar viņu, ja, un darīja tādas nesmukas lietas. Un Soļu grāmatā 16. nodaļā, 20. pantā mēs lasām, kas notika. Ka tu sāc būt neuzmanīgs, ka tu neesi nomodā par savu dzīvi, ka tu nepildi to, ko Dievs tev liek darīt, ko viņš tev ir liek. Ja? Un jūs ziniet, ja, kad Dalila viņa gribēja dabūt to noslēpumu no Simpsona, kāpēc viņš tik stiprs ir, ja? Un visu laiku viņu izprovocēja. Un tad viņš teica visāds tur lietas, tad tas un tas un tas un tas, un nekas nenocēla. Un vienmēr, ka filistieši nāca, viņš viņus saplēsa. Pēdējo reizi viņa teica, ka manos matos, jā, ir. Un viņš patiesībā pateica, spēks bija šajos matos, jā, jo viņš kā nazierietis nedrīkstēja dzīt nost. Un viņa pakluso viņam nodzina tos matus nost. Un viņš jau gulēja, viņš nezina. Kāpēc viņš gulēja? Varbūt tā kā iedzērs bija vīnu, ja, kad nedrīkstēja nazierietis dzert. Un tad kad viņš sauca filistiešu Simpsonu, tā sieviete, ja, tad viņš pamodās no sava miega un domāja, gan arī šoreiz izkļūšu tāpat kā citas reizes un sevi atbrīvošu. Pa pieradumam, ja, vienmēr tā ir bijis un tagad arī. Bet viņš nezināja, ka tas kungs no viņa bija atstājies. Spēks jau nebija viņa fiziskajos matos. Ja? Tas bija tā kā simbols tam visam. Kunga klātbūtne, tur bija tas spēks. Un viņš tik ilgi spēlējās ar šo svaidījumu, spēlējās ar šo Dieva aicinājumu, ka kungs vienkārši pagāja malā. Pagāja malā. Un pa ieradumam, jā, tūlīt es atkal viņas, un nekā nebija. Viņu sasēja, izdūra viņam acis un lika malt zirga vietā, mūļu vietā, grozīt dzirnakmeni un malt graudus pagāniem, jā, filistiešiem. Tātad, redziet, nenojauta. Un, ziniet, var gadīties arī šodien, kad draudze ir tā iegājusi savā kalpošanā, savā tajā vai labklājībā, vai es neesmu pret labklājību, jā, bet pārspīlētās kādās lietās, ka nepamana to, ka Dieva klātbūtne ir aizgājis prom. Ir aizgājis prom, Dieva klātbūtne. Ārējā čaula ir, rituāli ir, tradīcijas ir, a Dieva spēka nav. Kā es negribu piedzīvot tādus brīžus, ka pazūd Dieva spēks. It kā ārēji viss ir smuki, krāšņi un forši, ja? Forši nami ir, lieli ziedojumi ir, lielas kalpošanas ir, ja? Bagāta dzīve ir, viss kā, bet Dieva spēka nav. Un tā ir reliģija. Kā negribās patiešām piedzīvot tādas lietas. Es paņēmu vēl kādu bildīti, kādi ir Dieva nami. Ja? Neteikšu, kurā pilsētā, kas tas ir, bet, ziniet, liekas krāšņs, tas ir grandios, un cilvēki iet, wow, kāds te ir Dievs. Bet, ziniet, tas jau ir muzejs. Tas bija celts kādreiz Dievam par godu, Dievam par slavu. Šodien tie ir muzeji. Kāpēc? Tāpēc, kad nav jau draudzes tur. Un nevar uzturēt to visu, un tāpēc jāpārtais par muzeju, lai kaut kādu ienākumu, lai var uzturēt. Un daudzās vietās valsts jau ir pārņēmuši tās celtnes kā pieminekļus vēsturiskus, ja? Un arī kā muzejus. Redziet, kā negribās, lai it kā no ārienes ir tik brīnišķīgi, tāda Dieva godība, varnība, a iekšā ir eksponāti. Ir mūmijas, ir vienkārši kaut kādi zelta trauki, ko parādīt vienkāršiem cilvēkiem. Amen. Tātad mums ir vajadzīgs Dieva spēks. Bez Dieva spēka tā ir vienkārši reliģija. Un Jēzus ļoti konkrēti tagad saka, kas tad ir jādara. Kas tad ir jādara? Un viņš saka, uzmosties. Uzmosties. Tas nozīmē, ka cilvēki jau ir tā iemiguši, atslābuši, visi iet savā kārtā, ko mums saspringt, ko mums tur daudz, viss taču iet, pasties kādas kalpošanas, viss notiek, un nepamana, kad garīgi ir aizmiguši. Garīgi ir aizmiguši. Un ja es saku uzmosties, un priekš kam vajag uzmosties? Uzmosties un stiprini tos, kas taisās mirt. Redziet, kāds uzdevums. Mums ir jābūt pamodušiem pašiem, lai stiprinātu un palīdzētu tiem, kas taisās mirt. Mēs neesam glābti tikai priekš sevis.
Mēs esam glābti, lai palīdzētu citiem ieraudzīt gaismu, lai palīdzētu citiem ieraudzīt Kristu. Amen. Jo viņi taisās mirt, viņi bez Kristus ies pazušanā. Un draudze ir tam domātā. Tāpēc, ja es arī šodien caur Sārdas draudzi, viņš saka, jebkurai draudzei, uzmostaties. Amen. Un stipriniet, evanģelizējiet, sludiniet tiem, kas taisās mirt. Jo es neatradu tavus darbus pilnīgus mana Dieva priekšā. Tas nozīmē, ka darbi bija, bet nebija pabeigti. Iesākti tad ir, a pabeigti tad nav. Ko līdz, kad tu uztaisi tabureti un uztaisi tikai 2 kājas, a 2 nepabeidzi? Vai viņi uz viņas var sēdēt? Protams, ka nevar sēdēt. Nav pabeigts darbs. It kā pūles pieliktas, it kā vizuāli it kā ir, bet nekam neder. Un tāpat arī šeit, ja es saku, ja es esmu dibinājis savu draudzi, viņai ir jāiet līdz galam. Nevar atslāpt, nevar garīgi aizmigt. Tāpēc uzmostaties. Jo es meklēju tavus darbus, ko tu esi iesācis, un tie bija labi darbi, bet tie nav pabeigti. Viņus ir jāpabeidz. Tāpēc neatrabu darbus pilnīgus Dieva priekšā. Nebija pabeigti līdz galam. Un ziniet, ja draudzēs runāja arī cilvēki visi, ja draudzē zūd dzīvība, kas ir šī dzīvība, šī pirmā mīlestība, Dieva dzīvība, Dieva garas spēks, ja tas zūd draudzē, tad ziniet, zūd deksme. Amen. Zūd interese turpināt kaut kādu iesāktu darbu. Un tad nolaižās rokas un zina, kas mums, priekš kam, tāpat jau ir labi, nevajag tur, ne. Es jau mēģināju un nekas nesanāca un, es vairs negribu. Un zūd interesi, kāpēc? Tāpēc, ka tu pazaudēji šo Dievu spēku, pazaudēji šo mīlestību uz Dievu. Amen. Un tālāk viņš saka 4. pantā, 3. nodaļā, 4. pantā. Tev ir maz sardos tādus, kas nav aptraipījuši drēbes. Tev ir maz sardos tādu, kas nav aptraipījuši savas drēbes. Tas nozīmē, ka ir ļoti maz to, kas staigā tīrās drēbēs. Un tas nozīmē, ka lielākā daļa Sārdas draudzē bija ar netīrām drēbēm. Es vienkārši secinu, ka tā viņš ir rakstīts. Ja? Tā ir rakstīts. Netīras drēbes. Baltas. Speciāli paņem tādu bildi, baltas drēbes, jo Kristus mums dod baltas drēbes. Viņš dod baltas drēbes. Amen. Amen. Un redziet, ja kaut kas, tu esi neuzmanīgs, ēdu, kečups vai vēl kaut kas, vai eļļa kāda, kotlets gabals. Un uzreiz nosmērējās. Labi, ja tu ieraugi. Labi, ja tev paliek kauns. Labi, ja tu skrien pie Jēzus. Un viņš tevi nomazgās ar tīru ūdeni. A citi? Tāpat arī būs labi. Kas? Viens pleķis vairāk, viens mazāk. Redziet, un ja tev zūd šī deksme, ja tev zūd šī interese par Dievu lietām, tu esi vienaldzīgs arī pret sevi. Tu būsi vienaldzīgs pret tādiem traipiem. Pret tādiem traipiem. Un tāpēc mēs redzam, kad Sardas draudzē bija ļoti daudz tie, kas nesēja netīras drēbes. Ne fiziski, garīgi. Viņi nesēja netīras drēbes. Jēzus savukārt, kad mēs nākam pie viņa, viņš mums dod baltas drēbes. Viņš baltas drēbes. Atcerieties savu pravieti Iesaiju, bija pravietojums. Ja arī mūsu grēki būs sarkani kā purpurs, viņš darīs baltākus kā sniegs. Amen, kā vilna. Amen. Tāpēc viņš dāvā mums baltas drēbes, un mēs vēl vēlāk redzēsim šos apsolījumus, kas ir tērpti baltās drēbēs. Ja? Mēs saņemam šīs tīras baltas drēbes, un tas simbolizē mūsu svētumu Dievu priekšā, mūsu šķīstību Dievu priekšā. Amen. Vai mēs saglabājam viņas tīras vai ne, ir mūsu atbildība. Ir mūsu atbildība. Jūda 23. pantā, Jūdas vēstulē, jaunajā derībā, 23. pantā, viena nodaļa, tāpēc 23. pants ir tikai, ja? Tur viņš saka tāds vārds, glābiet no uguns izraudami, citus apžēlojiet ar bailēm, nīzdami pat miesas
apgānītās drēbes. Ja? Tātad apgānītās drēbes. Ne par pašu fizisko drēbi iet runa, bet par to grēku, ar ko cilvēks apgāna sevi. Un kāpēc viņš saka, nīstiet, ka tev nepielīp šie netīrie pleķi, traipi. Jo atceraties, ja es teicu, ka viņš sagatavo savu līgavu bez traipa un bez krunkas. Viņš dod baltu kleitu, ja, līgavai, mums, draudzei. Un viņš negrib, lai tur būtu traipi. Viņš negrib. Amen. Tāpēc grēks vienīgais, kas var padarīt mūsu drēbes netīras. Grēks. Grēks tas ir pleķis. Grēks tas ir traips uz mūsu taisnības, Dieva taisnības. Amen. Un tāpēc Jēzus ļoti daudz runāja pret grēku, ne pret cilvēkiem, bet pret grēku. Pāvils Kolosiešu vēstulē, es nolasīšu vēl šo rakstiet arī, Pāvils Kolosiešu vēstulē, 3. nodaļā viņš saka, tāpēc nonāvējiet sevi to, kas pieder zemei. Netiklība, nešķīstība, kaisli, ļauno iekāri, mantkārība, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kura vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tā neizdzīvojat. Bet tagad visu to atmetiet. Dusmas, atsirdību, ļaunprātību, zaimus, nekaunīgās runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet citam. Novelciet veco cilvēku un viņa darbus. Novelc šis vecās netīrās drēbēs, tad, kad tu nāc pie Kristus, amen. Un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. Tur vairs nav ne grieķa, ne jūda, ne apgraizītā, ne neapgraizītā, ne barbara, ne skīta, ne verga, ne brīvā, bet viss ir visos Kristus. Tad, kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā. Amen. Amen. Redziet, pretstats, kādas lietas grēks, kādus traipus mums dod. Un no kādas drēbes ir šūtas šis te, Dieva apģērbs. Ja, tātad tur ir kas līdzjūtība, sirsnība, laipnība, pazemība, lēnība, pacietība. Gar augļu faktiski. Ja. Redziet, tādam mums jābūt drēbēm. Amen. Grēks visu var sabojāt. Visu sabojā. Amen. Jo, man liekas, es vienreiz minēju un teicu, ka vecajā derībā salmu pamācībās es teicu, kad viena indīga muša, strunta maza mušiņa, ja, var sabojāt visu svaidītāju ziedi, ko gatavojas kāds meistars. Ja. Tad viena muša, iekrīt tai ziedē, visa zieda ir sabojāta. Kas viņa bija gatavota, lai pagodinātu Dievu. Ja. Redziet, tāpēc neļauj šim, piedodiet par to var sūdu mušiņām, ja. Bet tā arī ir Belcebuls, ja, ir sūdu mušu ķēniņš. Tulkojumā, ja, neļauj viņām aptraipīt tevi. Jūs ļoti labi ziniet, tur, kur ir mušas, vienmēr ir tādas apgānītas, ja, tādas lietas, ja, var redzēt uzreiz, ja. Neļauj tām mušām vienkārši valdīt par tavu dzīvi, lai tie traipi nav. Amen. Tāpēc grēks, viņš ir tas, kas nogalina attiecības ar Dievu. Nogalina attiecības ar Dievu. Tāpēc arī Jēzus ļoti strikti iestājās pret to un sardzes draudzē. Viņš saka, uzmosties, ja, pabeidz visus darbus un centies turēt savus drēbes tīras Dievu priekšā. Amen. Centies turēt tīras Dievu priekšā. Amen. Pamācība. Tātad uzmosties, stiprini tos, kas taisās mirt. Tātad sāc atkal pildīt to pirmo Dievu doto uzdevumu, aicinājumu, ko viņš ir devis draudzei, ko viņš ir devis Kristus miesai. Iet evanģelizēt, iet meklēt, iet un glābt pazudušos. Tā ir Kristus pavēle. Mums ikvienam. Tie ir tie pirmie darbi, kurus mēs iesākam, un viņus ir jāturpina. Un nedrīkst, tu teiksi, man radinieki visi jau ir noevangelizēti, man vairs nav ko evanģelēt. Pagad, tev ir draugi, darba biedri, nezini, kolēģi, blakus, kaut kādi kaimiņi, jā, nekautrējies. Bet es viņiem teicu, viņi man neklausa un tā. Tā nav tava atbildība. Tava atbildība ir teikt. Sēt, tieši tā. Rāvēt, ja vajag kādam, jā, kādam apliet. Dievs ir tas, kas šo sēklu audzina. Ja tu neiesēji,
Nu, ko tad viņš tur audzinās, ja sēkla nav iesēta? Tāpēc mūsu atbildība iet, un tāpēc viņš arī saka, uzmosties un dari to, ja? Kas taisās mirt. Atceries tāpēc, ka tu esi dabūjis un dzirdējis. Atceries tāpēc, ko tu esi dabūjis un dzirdējis. Ļoti svarīgi. Atceries, atkal, ja es saku, atceries tāpēc, ko tu esi dabūjis un dzirdējis. Turi to un atgriezies. Ļoti daudz cilvēku, viņi, kā pateikt, meklē kaut ko jaunu visu laiku. Viņiem ilgstoši viens tas pats apnīkst. Un mēs dzīvojam šodien tādā pasaulē, kad cilvēkam kaut ko lietot ātri apnīkst. Viņiem vajag atkal jaunu. Mobila telefona viens ļoti labs piemērs, ja? Es lietoju, kamēr man vai viņš nokrīt un saplīst, vai no akumulātors vairs nelādējās. Ja? Es tāds esmu. Ja? Bet ir jaunieši, es skatos savu dēlu. Ja? Viņš patiešām grib atkal kaut ko jaunāk, kaut ko tādu. Labi, viņš nekad nepērk veikalā jaunas, viņš pērk lietotas, bet kaut ko pamainīt. Ja? Tāda ir šī te paudze jaunā. Viņiem vajag kaut ko jaunu, kaut ko tādu. Ja? Tu nevari viņu uzmanību noturēt 10-15 minūtes. Jaunietis šeit sēdēt un tagad klausīties, kad 40-50 minūtes sludini, ja? Viņam jau te būtu sen jau tas. Ja? Tāda ir tā paudze. Un viņi skrien, viņiem vajag kaut ko jaunu, kaut ko tādu. Ja? Un, ziniet, var notikt tā arī garīgajā. Kad tu klausies, un saka, mācītājiem, kaut ko jaunu. Tu visu laiku par to Kristu mums, visu laiku par tām Jēzus asinīm mums, varbūt kaut ko interesantāk, kaut ko pastāst. Ja? Un Jēzus šeit saka, atceries to, ko tu esi dabūjis. Turies, ja tu esi saņēmis kādu atklāsmi savai kalpošanai, savai dzīvei, nemeklē kaut kāds jaunas, kreisās, labās atklāsmes. Turies pie tā vecā, ko esi saņēmis. Ja? Neesi stagnāts, par to es nerunāju. Bet Dievs, tad, kad mūs ir glābis, Dievs mūs ir aicinājis savā kalpošanā, un viņš uzrunā. Un Dievs nav tāds, ka katru dienu maina mūsu kalpošanu, mūsu aicinājumu. Amen. Tad, kad Dievs aicināja mani, ja, viņš teica, ka es būšu mācītājs. Un es jau 30 gadus esmu mācītājs. Nav nekas mainījies. Varbūt, ka Dievs var pamainīt. Protams, ka viņš var pamainīt. Bet pēc mēneša viņš nemaina. Ja viņš katru mēnesi mainītu, tad, piedod, pēc pusgada es būtu apjukumā. Pagā, kas es esmu? Kam es esmu vispār paredzēts? Kam es esmu aicināts? Tāpēc viņš saka, atceries, ko tu esi dabūjis, turies pie tā. Pildi to līdz galam. Jo tu būsi uzticams tajā. Amen. Un, protams, uzmosties. Uzmosties var kas? Kurš ir aizmidzis. Pareizi. Tie, kas nav aizmiguši, viņš neteiks uzmosties. Tie, kas ir aizmiguši, viņš saka uzmosties. Efeziešiem 5. nodaļa, 14. pants, 16. pants. No 14. Tāpēc ir sacījis uzmosties, kas guli. Uzmosties, kas guli. Un celies augšā no miroņiem. Tāpēc, ka ja tu esi aizmidzis garīgi, tad agrā vēl tu kļūsi garīgs mironis. Tāpēc, ka tu garīgi nepieaugs. Un ja tu garīgi nepieaugs, tad tu mirsi. Tu mirsi. Garīgi mirsi. Un interesanti, tad, kad tu uzmostīsies augšā, tad atspīdēs tev Kristus. Atspīdēs tev Kristus. Tad raugaties nopietni uz to, kā dzīvojat. Nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Amen. Tātad uzmosties, tas nozīmē atgriezties atpakaļ. Ja tu esi vakarā aizgājis gulēt, tad pienāk rīts, tev ir jāuzmostās, lai sāktu jaunu dienu. Ja tu neuzmosties, tas nozīmē, vai nu tu esi komā, vai nu tu jau esi aizgājis prom jau no šīs pasaules. Ja? Tātad tev vairs nav jāuztraucās un jādomā par to dienu, kā tu nodzīvos. Bet ja tu esi dzīvs, tev ir jāuzmostās. Tev ir jāpieceļās. Tev ir jāsāk atkal dzīvot, atkal veidot šo dienu, ja? Saskaņā ar Dievu gribu un Dievu vārdu. Amen. Tātad atgriezties no kā pirmam kārtam, atgriezties no grēkiem. Amen. Un tā ir dzīvības atslēga. Atgriezties no grēkiem. Ja arī grēks kaut kādā veidā ielavījās mūsu dzīvē,
tad atgriežamies no tā grēka. Tas nozīmē pagriez viņam muguru. Ja tu gulēji, tu atmosties. Ja tu gāji tur, tad pagriezies un ej tagad tur. Ja? Tātad atsakies no grēka. Un tā ir dzīvības atslēga. Sarda, viņa gāja uz kompromisu ar pasauli. Gāja uz kompromisu. Bija bagāta pilsēta, bija ļoti viss labi, viss ērti bija. Kāpēc man jāiet konfliktā ar valdību? Priekš kam? Es darīšu to, ko valdība man prasa darīt. Ja? Nestrīdēšos ar viņu. Pat, ja valdība liks darīt pret Dieva likumu, pret Dieva darbu. Un redziet, ja mēs ejam uz kompromisu ar pasauli, tad viena laba lieta būs. Mēs netiksim vajāti. Amen. Tu vari citās lietās iet uz kompromisu. Jo kaut vai tagad, kad nāk šis genderisms iekšā, nāk viss šitā mācība, jā, kas skolās, un ja mēs vienkārši, ko mēs tur protestēsim, kāda es tur internetā var ielikt savu balsi, priekš kā man tas vajadzīgs, tur vajag reģistrēties, un nedod Dievs kādas tur no struktūrām zinās, ka es tas esmu, un vēlāk man būs problēmas. Ziniet, cilvēki tā, ja, un mēs ejam uz kompromisu. Mēs ejam uz kompromisu. Ja? Un ja mēs tā darām, mēs netiksim vajāti, bet mēs pazaudēsim Dieva spēku. Mēs pazaudēsim Dieva spēku. Amen. Tāpēc nedrīkst to darīt. Mums vajag stiprināt tos, kas jau varbūt atkrituši no Kristus, varbūt cieši kādas grūtības, vai arī neticīgs cilvēks. Ja? Mums vajag viņu stiprināt, jo tā ir mūsu uzdevums. Ja draudze gulēs, kā viņu var atmodināt tos, kas tagad guļ, ja pat draudze guļ. Ja viens guļ un otrs guļ, tad abi guļ. Ja tu pamodies un tu redz, ka draugs, tev ir laiks celties augšā un tu sāc purināt viņu. Ja? Celies no mirušajiem. Tāds ir draudzes uzdevums. Es gribu salīdzināt ar ūdens dzirnavām. Ja? Droši vien jūs visi kādreiz esat redzējuši fiziski kāds ir ūdens dzirnavs. Ja? Tātad ir kāds rats, kur krīt ūdens, un tas rats griežās, un tālāk ar pārnesumiem, ar zobratiem kaut kādiem, tas rats griež dzirnakmeni, un maļ miltus. Ja? Un viss notiek, kāpēc? Tāpēc, kad plūst ūdens. Un ūdens plūst no kaut kāda, upes, no ezera, vēl no kaut kā. Un šeit, redziet, es parādīju tādu bildi, kā ir slūžas, ja, un aizdambējušās tās slūžas. Ar zariem, ar žagariem, ar kokiem kaut kādiem, ja. Un viņas aizsat ciet slūžas, un vairs nav ūdens. Un ja vairs nav ūdens, kas tad notiek? Rats apstājās. Tāpēc, ka dzīvības trauma neplūst caur tevi un caur mani. Rats apstājās, viss, nav nekāds darbs veiksmīgs padarīts. Un tas nozīmē, ka šis rats ir aizmidzis. Amen. Viņš ir aizmidzis. Kāpēc? Nav dzīvības traumas. Kāpēc nav dzīvības traumas? Tāpēc, ka ir aizdambējies. Kas ir aizdambējis dzīvības traumu? Grēks. Ir jāpaņem nost grēks. Ir jāpaņem, jātīra slūžas, lai atkal dzīvības no Dieva dzīvības traumas plūst caur mani, un es tagad iedarbinu atkal to ratu, un ir darbs. Un tas nozīmē, ka tādā veidā uzmostās un tiek padarīts darbs. Amen. Tātad, redzi, man tas uzrunā, ja, kad dzirnavs var paņemt kā piemēru. Ja. It kā viss ir. Rats ir, pašas dzirnavs ir, milti, vēl miltu nav, graudi ir, dzirnakmens ir, viss cilvēki ir. Ko līdz, kad visa tā ēka ir tik smuka, viss tik skaisti ir, klavieris mums steida, ja? Klavieris ir, ja? Tumbas ir, vispārējais projektors ir, ko rādīt, ja? Dzīvības nav. Ko līdz, kad Samsons, šis muskuļotais vīrs, sēdēja un tūlīt es kā vienmēr atkal, kad Dieva gars atstāja viņu. Un viss, nekā nav. Un tāpēc, mīļie, lai mēs neesam kā tie bezūdens rati, dzirnavu rati, ja? Bet lai tiešām, lai nav šie aizprosti, lai nav šis grēks mūsu dzīvē, lai mēs ļaujam Dieva ūdenim plūst caur mums. Un tad mēs piepildīsim. Un šis rats, tas ir mūsu aicinājums. Un tad, kad mēs piepildam šo aicinājumu, mēs stiprināsim tos, kas taisās mirt.
Tāpēc, ka mēs paši vairs negulēsim. Mēs paši būsim nomodā par savu dzīvi. Mēs paši nepieļausim grēkam aizdambēt mūsu attiecības ar Dievu. Un mēs būsim dzirnavs, kas ir par svētību. Piedod par tādu salīdzinu dzirnavs, ja? Bet būsim par svētību cilvēkiem. Par svētību cilvēkiem. Amen. Tāpēc, Jēzus arī saka, atceries, ja? Uzmosties, pamosties, atceries, kam es tev esmu aicinājums. Amen. Un pēdējais brīdinājums. Ja tu nebūsi nomodā, es nākušu kā zaglis, un tu nezināsi, kādā stundā es nāku par tevi. Tāpat kā bija sardu. Nebija nomodā un nezināja, kurā brīdī ienaidnieks pielavījās un uzvarēja šo pilsētu, ieņēma šo pilsētu. Jēzus atgriezīsies. Mēs, kad lūdzām, teicām, ja, Jēzus nāc drīz. Vismaz es tā lūdzu, es nezinu, vai jūs tam piekrītāt un arī teicāt, ja. Bet faktiski mums arī Bībele māca, Jēzus nāc drīz. Amen. Un viņš nāks. Protams, ne tāpēc, ka mēs viņu aicinām. Viņš pats ir devis apsolījumu, ka tad, kad tēvs viņam teiks, viņš nāks. Un tas notiks, viņš nāks. Jēzus nāks. Bet vai mēs esam tam gatavi? Un tas ir jautājums. Jēzus nāks drīz, vai esi tam gatavs? Un tā ir mūsu atbildība. Viņš no savas puses ir izdarījis visu absolūti, vai mēs esam gatavi. Un ziniet, ir viens tests, kā to var pārbaudīt, vai tu esi gatavs. Ja šodien tu patiešām ar neviltotu prieku gaidi, kungs, ja arī tagad, šajā pašā brīdī, es esmu gatavs. Tad viss ir kārtībā. Varbūt kāds, pagaidi, man vēl viens apslēpts grēks ir, kur es neuzvarēju. Pagaidi, tur viens nepabeigts darbiņš ir, ko viņš man uzdeva. Un to, kungs, vēl tik ātri ne, vēl bišķi pagaidi, ja? Es vēl mazbērnus gribu redzēt, es tikko māju uzcēlu, es tikko mašīnu atremontēju, gribu pabraukāt ar viņu, es tikai to un to. Ļoti labi pārbaudīt var, ja? Vai esam gatavi, vai neesam gatavi? Vai gribam viņu redzēt pēc sekundes šeit? Vai varbūt, kungs, vēl es vēl tā neesmu īsti gatavs. Un tas ir ļoti labs jautājums. Mums ir vajag uzdot šo jautājumu, vai esam tam gatavi? Ziniet, ja tā godīgi, man vēl pašam ir jāpadomā, vai es esmu tam gatavs? Vai es patiešām esmu visu piepildījis, ko viņš no manis sagaida? Vai patiešām mana dzīve ir tik skaidra un tīra, kā Bībele teica, kurš var kāpt tā kunga kalnā, kam skaidrs sirds un nenoziedzīgas rokas? Vai mēs esam tā gatavi? Un tāpēc mums vajadzētu centies dzīvot tādu dzīvi, ka patiešām mēs varam teikt, jā, kungs, es esmu gatavs. Es esmu gatavs. Amen. Es esmu gatavs. Laikam es bišķi aizskavu apsolījums, pēdējo apsolījums. Kas uzvar, tas būs ģērbts baltās drēbēs. Uzvar tie, kas neguļ. Uzvar tie, kas nav aizmiguši. Amen. Uzvar tie, kas ir nomodā. Un viņš teica, tie, kas uzvar, tie būs baltās drēbēs. Ja mēs esam nomodā, ja mēs esam nomodā par savu dzīvi, par mūsu attiecībām ar viņu, mums būs šīs baltās drēbes. Un es viņu vārdu neizdzēsīšu. Cik briesmīgs šis vārds ir izdzēst. Pastāv iespēja izdzēst vārdu no dzīvības grāmatas. Bet ja mēs esam uzvarētāji, ja mēs esam ģērti baltās drēbēs, ja mēs patiešām atzīstam, ka viņš ir mūsu kungs, mēs tam ticam no visas sirds. Viņš teica, es neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas viņa vārdu un apliecināšu manā tēva un viņa eņģeļu priekšā, kam auss, lai dzird, ko gars saka draudzē. Tātad, pirmkārt, baltas drēbes, otrkārt, neizdzēsīs no dzīvības grāmatas, un treškārt, kas arī ļoti svarīgs, apliecinās manu vārdu Dievu priekšā. Dievu priekšā. Atceraties, ja es reiz teicu. Tam kungam uzvarā. Jēzus nāks drīz, vai esi tam gatavs, vai esi tam gatavs? Jā, Jēzus nāks drīz, vai esi tam gatavs, vai esi tam gatavs? Jēzus nāks drīz, vai esi tam gatavs, vai esi tam gatavs? Jā.
brūcēs glābti mēs, viņa brūcēs glābti mēs. Viņš ir mūsu gaisma, ļaunās tumsas ielenktā, bet tam kungam uzvarā. Paļaujies uz Jēzu, viņa brūcēs glābti mēs, viņa brūcēs glābti.